Lai nodrošinātu arī iespēju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem apmeklēt izglītības iestādes, Jaunogres vidusskolā tiek realizēts Eiropas līdzfinansēts projekts. Projekta ietvaros tiek izbūvēts lifts, paplašinātas klašu ieejas durvis, kā arī izvietotas specializētas zīmes. Jaunogres vidusskolā nākamajā mācību gadā mācīsies vairāk kā 500 bērni. Skolas direktora Ludmila Sokolova norāda, ka līdz šim skolā ir mācījušies 2 skolēni, kuriem bija kustību traucējumi, un šogad abi skolu pabeidza. Pēc remonta darbiem Jaunogres vidusskola būs vienīgā skola novadā, kura būs pielāgota skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem. Būs viss, lai cilvēki ar tādiem traucējumiem varētu mācīties mūsu skolā, jā, un visa rajona cilvēki, visa rajona, jā, un būs zīmes, jā, būs iekārtots klases, jā, viss būs iekārtots, lai viņi varētu normāli mācīties, jā. Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķa norāda, turpmāk Jaunogres vidusskola būs piemērota ne tikai bērniem un jauniešiem ar ierobežotām kustībām, bet arī ar redzes un dzirdes traucējumiem. Veicot iepriekšēju apzināšanu, šajā skolā potenciāli ir tādi skolnieki, kuriem ir vajadzība pēc tādām īpašām prasībām, un arī tad tālāk Jaunogres vidusskola veidojas kā bāze, kur arī šie bērni varētu turpināt vispārējo un apgūt vispārējo izglītību. Un ja šie veselības traucējumi nav izteikti, kas prasa īpašas skolas, ja, tad tieši Jaunogres vidusskola šī projekta ietvaros būs pielāgota tā, ka bērni varēs šo mācību procesu ļoti veiksmīgi apgūt. Pēc remonta darbiem skolēns ratiņkrēslā ērti varēs nokļūt 2., 3. un 4. stāva mācību telpās. Iekļūšana 1. stāvā tiks nodrošināta pa esošo pandusu pie galvenās ieejas, bet 3. stāva tolete tiks pārbūvēta ratiņkrēslu lietotāju vajadzībām. Tiks uzstādītas arī lielizmēra piktogrammu norādes, spilgtas krāsas kontrastēns krāsojums bīstamākajās vietās, iezīmētas līmeņu maiņas, kā arī ierīkoti vizuālie signāli liftā. Projekta Jaunogres vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojumiem ar funkcionāliem traucējumiem kopējās izmaksas ir vairāk kā 75 000 latu. Skola eksploatācijai jānodod pēc nepilnām 2 nedēļām, 15. augustā. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.